Čau visiem, to skatītāji. Kas ir noticis, ko esmu sadarījis? Neko īpaši, ja godīgi. Nostrādājies. Nenormāli nostrādājies. Nekas jauns nav tapis pagaidām. Pāris dēlīšu un viens megadēlīts. 90-60, ko es taisīju priekš klienta. Bet tā kopsumā neko neesmu sadarījis īpaši. Bet ir kaut kas, varbūt jau redz. Nekrājas zinektīka vairāk. Varbūt kaut kur šur tur maziņi. Bet izskatās vienkārši superīgi forši. Pēc, kad viens piekomentēja vienā video, neatceros kurā iepriekšā vai vienā citā par to lapapūtē vai kaut kas tam līdzīgs, kad varētu. Bet es biju domājis par kompresoru, tāpēc es iegādājos kompresoru un super vienkārši izpūst visu darbnīcu, visu instrumentus. Arī, piemēram, ja vajag, teiksim tā, apkopus taisīt vai vienkārši, tīrīt, ideāli, super izpūst. Tāpat kā atcerieties, teicu par šiem gultnīšiem, šausmīgi ķērās un bija ļoti grūti pastāvēt. No čalas atbrauc palīgā vakardien pastrādāt. Un nevar. Tas stumj, tas zāģis iet par to galdu. Bet super. Arī izjauc ārā un ar kompresoru tos visus gultnīšus iekustinā vēlreiz. Viss skaidrs, viss izzīna ārā, puteklīši, viss iesmērēja solidolu un kā jūs redzat, super. Arī tāpat to slīpmašīnu izpūst, vēl izpūst, ka es apkopīju, teiksim tā, griestus, plauktus, grīdu, vienkārši visus to pusdūrus vaļā, nosūca iekšā un visu savāc un superīgi. Kompresoriņš nav pārāk liels, es tam parādīšu to plānā, bet man ir doma pēc tam pamēģināt urmašīnas uz gaisu vēl, bet viņš būs noliks galdam apakšā, tur galdam apakšā arī es viss izvācu šeit, viss sakārtots, vienkārši parādīšu bišķiņu tuvāk, modelīt kas ko kā. Nav baigi krūts, kaut 130 ponīši nāca, bet, viņš kačā līdz 16 bariem. Man nevajag tik daudz. Vienkārši es uzliku tā, lai viņš pie kaut kādiem 8 bariem izslēdzās, ka krītās ar 8, viņš atkal ieslēdzās. Uzskatīsimies to kompresoriņš. Tātad, tāds. Tas tur rakstīts ir 180 litri minūtē, 8 baru maks it kā, bet viņš iet līdz 16 bariem. Šeit var redzēt. Motors bija 1,6 zirgspēki, ja es nekļūdos. Pirmā ir Einhels. Tāds. Nāc komplekts līdzi. Šļauka, viss pārējais, tur krāsošanas pribombos, visu. Man ir doma viņu, tur apakšā redzat, tur plaukts savāks ir. Tur šeit arī viss sakārtots, beidzot, nav liels bērniks. Tur čikiniekā ir tāds. Tādi jaunumi. Un izmantoju arī beidzot savu stacionāro urbi. Tās skrūvspīlītes, teiksim tā, vienkārši arī super taisība. Man bija jātaisa 50 apaļi paliknīši un izmantoju šo nopirku eBayā. Tāpēc, kad es nevarēju dabūt tādu izmēru, kā man vajadzēja, viņam nav centra urbis apakšā ielikts. Man vajadzēja 10 cm paliknīšus, bet ar to, ko es nopirku šo, kaut kādā tūkstoši nav, kurus viņu pirku, viņam ārējais ir 102, un pēc zāģiešanas klāstera paliknīšam ārējais ir 9,7. It kā var, bet, tomēr gribās 10, tāpēc tas ir 1,8, pēc zāģiešanas sanāk 10,3. Tas jau ir daudz labāk, un arī skrūvspīlīties ideāli. Noņēmu skrūvspīlēm tās maliņas nostī, šīs te maliņas tika noņemts nostī, iekšējās vai neķerās, jo, kā jūs redzat, tā starpiņa īstenībā tagad ir super. Tajā pusē paliek 5-6 mm, un šeit paliek 5-6 mm, un apakšā uzliekam dēlīti. Un super taisīta paliknīša, teiksim tā, uzliku viņu uz kaut kādu otrā skriemeļa, uz otrā skriemeļa, un vienkārši bombačka. Kas vēl labs ir noticis, kas sadarīts. Nedaudz stoks ir uztaisīts, vanas paliknīšu uztaisīt, čalas vakardien pastrādā pie manas visu dienu. Parastie paliknīšu klāsti ir sataisīti, nedaudz materiālu atkal dabūju. Daudz nav, bet vajag vēl, tāpēc, kad jātaisa šosmīgi daudz kubi. Šitais te aizmirs. Redzat, kas tur stāv? Tas ir vecais nosūcējs. Clarks. Motors tam ir bišķi lielāks, bet šitais ir vēl labāks. Es jums saku. Motors ir mazāks, bet vilkme viņam ir daudz lielāka. Pirmkārt, viņam ir 12 cm ports apakšā. Šeit. Un viņš pats, tas, teiksim, kā lai pasaka,
tās visas lāpstiņas, tas viss pasākums ir lielāks, un viņš lēnāk iegriežās, bet vilkme viņam ir daudz labāk, tāpēc ir doma pēc. Man būs atvainājums vispār. Bet to es pēc tam pateikšu. Maisu apakšējos maisus es nopirku ebajā, man vajag to, kā viņus sauc, nezinu, tos metātu strapu, lai pietur maisus. Šo es nopirku pārēju 12/10. Putekļu maisis ir, tad ir doma to likt šeit un sākt darbināt jauno. Vienmēr uztraucos vai rakstās. Tad jā, firma Develts, bet viņš ir no kaut kāda 90, 80 gada, man liekas, kaut kas tam līdzīgs. Viennozīmīgi šausmīgi vecs ir. 1989. gads. Jūs redzat, iedomājieties, viņš ir vecāks par mani pa 1 gadu. Šausmas. Bet, tas ir pilnīgi vienalga, ja viņš strādā, viņš savu darbu dara, vilkme viņam ir ļoti laba. Kāpēc gan ne? Jo man trūks, piemēram, tad, kad 2 cilvēki strādā, tad, piemēram, vai izmanto lenzāģi, vai izmanto slīpmašīnu, ja? Un tikmēr kāds ēvelē, tad, viņš nespēja vilkt tās skaidrs vai tos putekļus, tāpēc vajag sačinīt tā, lai 2 cilvēki strādā, jo pasūtījumi ir pietiekoši daudz, un tad ir vieglāk, ka 2 cilvēki strādā un ātrāk tiek uz priekšu, teiksim tā. Man kaut kā bija, šie būs jāsaliek lūciņas, tad braukšu atpakaļ pēc holideja. Dodamies holidejā, uz kurieni mēs dodamies holidejā uz Portugālu uz 1 nedēļu, jo sīkam skolā ir brīvlaiks, un man roka piekas jānoliek stofans. Tagad var pamuldēt arī. Tad jā, pēc sīkam skolā ir brīvlaiks nedēļa, tāpēc dodamies mēs projām uz Portugāli, uz pilsētiņu, kā viņi saucās? Oskaram problēmas ar atmiņu, man liekas, ir, viņi saucās Faro? Nē. Aizmirsis, kaut kas tam līdzīgs. Viennozīmīgi, jā, ir doma arī tur kaut ko pafilmēt, paskaties, kā mums tur ies, kāds laiks vispār tur būs. It kā jau kā skatījāmies, laiks ir normāls, bet, tas nav galvenais, mums kaut kas savādāks, un bērns būs priecīgs, mums ilgiem laikiem atkal aizbraukt kaut kur. Tā kā tādi jaunumi, kompresors tiešām ir laba štēle, noder, izpūst visu, kā jau es teicu, un pēc tam nopirkt tās pašu urmašīnas uz gaisu, pneumatiskās vai kā viņas tur sauc. Tās sačinīt, un arī būs vieglāk nedaudz strādāt, būs normālāks urmašīnas. Es jau sen viņu gribēju pirkt, bet, nebija tā rūme, kur viņu iebāzt, ielikt, teiksim tā, tad, nevarēja izdomāt modelīt, kas ko kā, bet, es lasīju feedbackus, un viņi plus mīnus visi vienādi bija. Cena bija ap 130, 150, 160 poundiem. Šim ir 1,6 zirgspēki. Citam bija, kurš bija dārgāks, bija 1,5 zirgspēki, 24 litru balons, teiksim tā. Bet, tajā pašā laikā, ko labāku vajag? Man bija video, bet es pazaudēju viņu kaut ko. Man liekas, otrā telefonā palika, kā es vienkārši te visu pūtu, un bija nenormāls putekļu mākonis. Tie, kas ir man Facebookā, tie redzēs vakardien ieliku storijā. Putekļu mākoni. Bija drausmas. Nav tā, ka tie putekļi nosēdās atpakaļ, jo minimāli, tiešām griezti visu. Nav putekļiši. Super. Pie reizes arī instruments izpūtu, slīpmašīnu izpūtu, zāģi, visu vienkārši tā, tomēr kā nekā nedēļ projām nevar atstāt cūkūt darbnīcu, taču jāsavāc, vai ne? Kas tā pa darbnīcu, kad visu laiku cūkūt un bardaks ir? Tā kā tādi jaunam cilvēki, nekas īpaši arī tiešām nav noticis. Tad, kad braukšu atpakaļ, tad ir doma ķerties klātī pāris projektiņiem. Viens no tiem ir Rokogals, ko es šausmīgi gribu uztaisīt, bet man nebija laika, jo man bija jāfokusējās uz to megabloku. Bet tad, jā, būs Rokogals obligāti, būs vēl viens šausmīgi interesants projekts. Būs, kā varētu teikt, līdzināšanas kamanas frēzē, rokas frēzē, kaut kas tam līdzīgs. Jūs redzējuši, ka tā taisa to flattering līdzināšanu, pieņemam endgrēniekiem un galdiņiem, epoksīdu, pilnīgi visam, ja. Tad ideja ir kāda. Man būs uztaisīts tāds kā force stations, es tikai mēģināšu uz ātrumu izskaidrot. Piemēram, uzliec dēlīti, un tev jau tur viss ir, tev nekas nav jāceļ uz augšu. Piespied podziņu un tāda kā platforma paceļ dēlīti uz augšu. Uz 4 motoriem tiks celts uz augšu, uz leju, tik cik tev vajag. Staigās aptuveni kaut kādi 5 cm. Vairāk ne, jo es nopirku motors, kuriem staigā 5 cm. Viņi tādi, tad, kad es taisīšu to flattering station, teiksim tā, to kamanas vai kā viņas sauc latviski, es nezinu, izskaidrot man kāds pareizi sauc to flattering router slēdu, kaut kas tam līdzīgs visu to tīču, jo es nezinu, kā tiešām viņi latviski sauc. Kamanas vai kaut kas, es nezinu, izklausās smieklīgi, bet varētu būt. Tad jā, ideja ir tāda. Tas pirmais ir Rokogals, otrais ir flattering
tas kamaniņas, jā. Un trešais ir beidzot pieķerties klātī pie savā motion table. To touch motion, kādu motion? Nu jā, skārienu sensoru table galdu, teiksim tā. Jo šausmīgi liela interesi ir par to galdu, un es neesmu viņu pabeidz, un es tā gribu viņu pabeigt, bet man ir palicis vēl pusgalds salikt LEDs un sensorus un visus tos tur, un pēc tam visu apakšu nosekt, uztaisīt kājas, visu, bet gribās tā, nu, tiešām smuko, lai būtu tas galds, tāpēc mēģināsim to arī uztaisīt, jo nāk vasarā, vakar paliek garāk un var vairāk laika pavadīt ārā, ar bārnu, teiksim tā, jā, un nav tā, ka es visu laiku sēžu tajā darbnīcā, gribās kaut ko citu arī pa starp pa galdiņu. Tā, mīļie skatītāji, došos projām, veikšu vai muldēt, teiksim tā. Jā, un viss šitais tev būs jāsačiņa pēc tam. Bet, nu, tas būs pamazām. Galvenais ir tas, ka darbs ir, un par to jāpētās. Pasūtījumi ir pietiekoši daudz, tāpēc. Paldies, ka skatījāties, un tad jau tiekamies Portugālē.